Dāmas un kungi, esiet sveicināti manā kanālā. Nu ko, šodien rubrika Analogais audio ir atnākusi paciņa, šogad pirmā. Ar kaut ko atkal ir jāsāk. Nu ko, taisam vaļā, skatāmies, kas ir iekšā. Un tad, ja mēs te, es domāju, galā tiksim, ku daudz tur viskā. Opā! Kas te liekam nost un skatāmies, kas te mums te ir. Jā, esam izvilcis laimīgo lozi. Esam iegādājies 1, 2, 3, 4, 5, 6 studijas lentes. Nu, sākam no kaut kā. Sems Kūks. Nu, 1964. gads, Amerika. Šis mums ir uz 19 ātrumu, 4 celiņi. Copacabana, New York City. Nu, dzīvajā rakstīts, koncerta ieraksts. Tā, un parādīšu, kāds izskatās titulvāks. Tāds ir sāniņš. Un tāds ir otra pusīte. Nu jā, un iekšā ir spola ar lenta. Viktora studija. Nu, tas ir tipa krūta. Te jau ir ievadlenta virsū. Nu, es, protams, visu paklausīšos, paskatīšos. Viena pusīte ir šāda spolei, otra ir šāda. Jā, nu tā kā tā, un tad ir kārtējais šitāds te oriģinālais leibliņš, ko var pasūtīt ierakstu lentes no kataloga. Nu tā kā tā, tas ir viens. Otrs mums ir, protams, Franks Sinatra. Strangers in the Night. Tāda ir titulpusīte. Tāds ir sāniņš. Un tāda ir reversā pusīte kastei. Tā, te mums ir arī uz 19 ātrumu, 4 celiņi. Gadu es šeit neredzu, bet pielikšu aprakstā. Pati spola ar lenti izskatās šādi. Arī Amerika. Tā, te mums nav ievadlentes. Nekas. Paklausīsimies un pieliksim. Tātad šitā titulpusīte un tāda spola ir otra pusīte. Jā, diskogos, ka paskatās, kādas piedāvā, tad ir kaut kādi 3 veidi. Ir kaut kāds pelēks, ir šitā kaut kāda brūnīga spola, un vēl ir kaut kādas spolas, tā ka, nu tā baigā atšķirība nav. Nu, ko laižam tālāk. Ir šāda stereoteipa showcase. Arī Amerika. Te ir dažādi izpildītāji, kas ir zinām, nu, Dīns Mārtins ir zināms noteikti, Franks Sinatra, Bing Crosby. Nu, tie ir tādi, ko es te uzreiz tā, kas ir zinām. Tā, šitas ir sāniņš, un šitas ir otrā pusīte. Kaut kāds uzraksts virsū ir, bet, nu, tas ātrumu nemazina. Un kas mums te ir? Nemaz neredzu. Labi, skatāmies iekšā. Iekšpusē. Arī bez ievadlentes. Arī brūni roza spola ar lentu. Tā. Jā, šeit es neredzu ne ātrumu, neko. Tāda ir viena pusīte, tāda ir otra pusīte.
Nu, neko, aprakstā pielikšu. Katrā ziņā ir 4 celiņi, jā, te ir uzrakstīts, bet ātrumu es lentei neredzu. Jā, tas ir dīvaini, bet gadās tādas lentes, kur nav uzrādīts ātrums. Nu, neko. To var pielīmēt kaut kādu lapiņu klāt savai zināšanai. Nākošais. Jim Reeves, Good and Country. Šeit gan ir 19. ātrums, 4 celiņi. Nu, tāda 64. gads Amerika. Tāds izskatās sāniņš. Un tāda izskatās otrā pusīt, arī ar kaut ko atzīmēt. Ok. Tomēr 64. gads, jā. Camden ieraksts studija, titula pusīt izskatās šāda. Arī nav ievadlenta. Nu, neko, to visu saliksim. Nav problēma. Jims Reeves, tas ir tāds, jā, country. Nu, ir ok, man patīk. Tā. Laižam tālāk. Brenda Lee. Nu, arī īpaši komentārs klasiskās mūzikas cienītājiem neprasa. Arī Amerika. Tā, sāniņš mums ir šāds. Un otra pusīt šāda. Šeit ir 4 celiņi, arī 19. ātrums. Tāda izskatās spola ar lentu. Šeit gan jau ir ievadlenta. Nu, tik un tā. Mēs viņu paklausīsimies, sapratīsim, kas ir kas. Tāda izskatās titula pusīt spolei. Un šādi izskatās otra pusīt spolei. Tā. Nekur jau tālu es šito nelikšu. Tas tiks likts virsū un klausīts. Nu, un pēdējais no šī dārguma klāsta, kurš gan nezinu, Tom Jones. Tā mums ir sāniņš. Šis mums ir. Šis ir 9. ātrums, 4 celiņi. Un otra pusīte. Te gan īsti nevar saprast, kas tas ir pa studiju Parrot vai Ampex, bet varbūt uz Ampex lentes rekorders, jā, uz magnetofoniem visticamāk. Nu, un iekšā. Arī ar ievadlentu spolu, Ampex spolu, marķēta ir, titula pusīt tāda, otra pusīt šāda. Nu, kaut kā tā. Liksim uz magnetofonu, klausīsimies un tad jau sapratīsim, kas tur kas, kādā kvalitātē ir ieraksts, kādā stāvoklī ir lenta. Nu, tomēr 64. gads pārsvarā. Nu, kaut kā tā. Tā kā esmu priecīgs par šo pirkumu, jo kas, kā es jau esmu teicis, no šīm lietām vairāk nekļūst, tikai mazāk. Un, jā, bija iespēja iegādāties, un es izdevību garam nelaidu. Tā kā tā. Bija prieks, ka jūs bijāt kopā ar mani. Paldies, ka skatījāties. Lai visiem jauka diena. Līdz citai reizītei. Atā!